No krāna par visu pārējo politiķi jau ir padomājuši. Būs gan lielākas vismaz 400 eiro pensijas, medicīna un izglītība ikvienam bez maksas. Lai arī liktos, kā tad var nesolīt, ķēze ir tajā, ka 99% šo solīto darbu nemaz nav Eiropas parlamenta kompetencē, un tas ar tādām lietām vispār nenodarbojas. Gatis Suhaveckis skaidro, vai tā ir tāda apzināta vēlētāju muļķošana cerībā, ka viņi jau nesapratīs to, vai saprot pēc šīs stāsta atklāsim, vai arī politiķu nezināšana par to, ko dara tur, kur viņi grib nokļūt, un kā viņi paši skaidro to, kas sola neizpildāmo. Līdz Eiropas parlamenta vēlēšanām palikušas 5 nedēļas, jo tuvāk balsošanas diena, jo aktīvāk partijas pievēršas vēlētāju balsu copēšanai, un tas nozīmē, ka solījumu maisam gals ir vaļā. Savstarpējo konkurence vēl vairāk sāsina tas, ka Latvijai Briselē atvēlētas tikai 8 vietas. Par tām cīnās 170 kandidāti no 14 sarakstiem. Vēlēšanu programmas liecina, ka teju ikviena partija nolēmusi sacensties vairāk solīšanā, lai tikai vairotu savu atbalstītāju loku. Un tas novedis pie tā, ka daudzi kandidāti apņēmušies panākt to, kas nemaz neietilpst Eiroparlamenta deputātu pilnvarā. Vēlētāju apzināta maldināšana vai politiķu nezināšana. Virkne partiju sola Briselē izcīnīt to, kas patiesībā ir Saeimas kompetencē. Šajā ziņā partijas visvairāk grēko solot palielināt pensijas, atvēlēt vairāk naudas medicīnai un citus sociālos labumus. Taču šādus lēmumus pieņem tikai un vienīgi nacionālajie parlamenti. Eiropas parlamentam uzticēts lemt par Eiropas Savienības kopējo politiku. Turklāt tā rīcības spēja ir ierobežota, jo toni nosaka Eiropas komisija un dalību valstu līderi. Kompromisu ceļā Eiropas parlaments lemj par to, cik naudas atvēlēt dažādiem Eiropas Savienības fondiem, par vienoto tirgu, piemēram, regulējot patērētāju tiesības, par kopējo lauksaimniecības politiku un finanšu sistēmu, piemēram, banku vienotu uzraudzību un tam līdzīgi. Taču Eiroparlaments nevar ietekmēt jomas, kurās lēmumu pieņemšanas tiesības pieder tikai dalību valstīm. Valsts budžetu, ieskaitot pensiju un dažādu sociālo pabalstu apmēru, apstiprina nacionālie parlamenti. Arī veselības aprūpes organizēšana ir katras valsts ziņā, tāpat kā kultūra un izglītība. Tomēr tas nav liedzis partijām solīt Briselē panākt to, kas realitātē tiek lemts Rīgā. Tā piemēram Latvijas atzimšanas partija, aptverot visplašāko vēlētāju loku, sola palielināt bezmaksas izglītības iespējas un stipendijas studentiem, visiem pieejamu veselības aprūpi, jaunas poliklīnikas un slimnīcas, bet katru jauno ģimeni nodrošināt ar mājokli pēc pirmā bērna piedzimšanas. Partijas saraksta līderis Andris Rubīns to iecerējis panākt ar Briseles fondu miljoniem. To, kur nonāk fondu naudu, to jau atkal lemj valdība un Saeima. Nu jā, tad mums jau tagad ir Eiropa parlamentā vēlēšanas, Eiropa parlamenta vēlēšanas, un 4 mēnešus vēlāk būs Saeimas vēlēšanas. To jūs rakstat Eiropa parlamenta programmā? Tāpēc, ka to mēs arī rakstīsim Saeimas programmā. Bet šis ir Eiropa parlamenta vēlēšanas? Jā, es zinu, bet Eiropa parlaments var lemt visus jautājumus. Ievēlēšanas gadījumā viņš tāpat gatavs izcīnīt, ka pensija būs nemazāka par 400 eiro mēnesī. To viņš sola panākt, pārliecinot pārējos 750 eiro parlamentāriešus par nepieciešamību ieviest minimālās pensijas slieksni. Mēs panāksim, ka Eiropas parlaments pieņems minimālu pensiju visām valstīm, kas ir Eiropas Savienībā. Mēs esam 28 valsts Eiropas Savienībā. Jūs pats ticat tam, ko jūs stāstāt? Es ticu, ziniet. Es esmu izaudzinājis 5 bērns, visiem ir augstākā izglītība, es ticu viņiem, es esmu iestādījis vai ne 2 hektārus mežu vai ne 3000 kokus, es esmu lasījis lekcijas 30 pasaules valstīs, es ticu, es varu to panākt, un es zinu, ko es varu panākt, un es neļaušu, ka Latvijas tauta, mūsu cilvēki, kas mūs ir izaudzinājuši, ka mirs badu vecumdienās. Līdzīgs domu gājiens ir partijai Saskaņa. Arī tā sola panākt lielāku minimālo algu, pensijas un pabalstus, vairot veselības aprūpes pieejamību un kvalitāti, celt mājokļu politikas standārtus. Partijas saraksta līdera Borisa Cilēviča ieskatā tie ir izpildāmi solījumi.
Es domāju, ka Brisele var panākt vienotos standartus attiecībā uz to, kā valsts nosaka minimālas pensijas, pabalstus un minimālas algas. Līdz šim tā ir bijusi nacionālo valstu kompetence. Jā, bet tomēr Eiropas Savienība attīstās un katrai partijai ir sava vīzija par Eiropas Savienības attīstību un Eiropas sociāldemokrātiem, tā skaitā arī saskaņa. Ir skaidra vīzija, ka jāstiprina tieši Eiropas Savienības sociāla dimensija. Solījumi, kuri ir neizpildāmi, jo nav Eiropas parlamenta deputātu varā, ierakstīti arī Zaļo un Zemnieku savienības programmā. Partija iestājas par sociālās hartas visu pāntu ratificēšanu, kas ir Saeimas uzdevums, un sola lielāku finansējumu veselības aprūpei, kas arī nav Eiroparlamenta ziņā. Viena no ZZS saraksta līderēm, Iveta Grigule, skaidro, ka partijas viss darbs Briselē tiks vērsts, lai palīdzētu Latvijai tikt ārā no nabadzības. Tie ir mūsu mērķi, lai mūsu cilvēki pēc 5 gadiem varētu pateikt, jā, mums beidzot Eiroparlamentā bija kārtīgi deputāti, mūsu cilvēki, kas rūpējās par mūsu cilvēkiem. Un no šādiem solījumiem jūs nemuļķojat vēlētājus? Nē, noteikti ne. Bet tie nav izpildāmi. Redziet, ja cilvēks domātu tā, ka tad, kad viņam uzliek kaut kādu rāmīti priekšā, kaut kādu papīru, tā, to es varu izpildīt, to es nevaru izpildīt. Mēs droši vien vēl sēdētu zaru būdiņās. Mums nebūtu ne dzels, ne uguns, lidot arī nedrīkstēja kādreiz, vai ne? Tā kā uzvar tie, kas iet pāri šiem rāmjiem, šīm robežām, prāta uzliktām. Bet partijas par prezidentālu republiku programmas galvenais akcents ir drošība. Tajā lasāms, ka situācija diktē ātru un efektīvu drošības organizāciju, ECO, NATO un ANO rīcību un sadarbību, izveidojot pasaules drošības štābu. Partijas saraksta pirmais numurs Augusts Kūravs uzskata, ka Eiroparlamentāriešu spēkos ir panākt programmā minētā štāba nodibināšanu. Par šis jautājums nav diskutabls, ir kaut kas ir jādara, jā? Bet vai šāda štāba izveidošana nav tāda utopiska ideja? Es domāju, ka pirmā lasījumā noteikti, jā, jo ļoti iespējams, ka varbūt šī gadījumā mums vēl kā jaunai partijai, jā, varbūt pieredze pamaz, jā, bet tāpēc var konsultēties var ar kādu spēku, ja ar kādiem zinošākiem cilvēkiem, bet neapšaubām tas ir jādara. Un jūs redzat, ka to var sasniegt? Es domāju, ka tas ir tikai sarunu un organizatorisko pasākumu kopums. Neizpildāmas lietas sola arī vairāk jau esošie eiroparlamentārieši, par spīti tam, ka paši praksē pārliecinājušies, cik tālu sniedzas viņu pilnvaras. Tatjana Ždanokas Latvijas Krievu savienība uzstāja uz izglītību krievu valodā Latvijā, bet Alfrēda Rubika Socialistiskā partija sola Briselē īpašu vērību pievērst pensionāriem, invalīdiem un denacionalizēto namu īrniekiem, samazināt PVN pārtikai, medikamentiem un komunālajiem maksājumiem. Vēl vairāk šāda veida apņemšanos ir eiroparlamentārieša Aleksandra Mirska vadītajā partijā Alternatīva. Tā nekautrējas programmas pirmajā teikumā piesolīt lielākas pensijas. Partija tāpat sola apturēt jauniešu izbraukšanu, medicīnu ikvienam, lielākas algas medmāsām, krievu valodai otras oficiālās valodas statusu vietās ar lielu krievvalodīgo skaitu. Tie ir tikai daži no piemēriem. Kāpēc vēlētāji tiek maldināti, noskaidrot neizdevās, jo partija intervijai neatsaucās. Solot neizpildāmo, kāja paslīdējusi arī Vienotībai un Nacionālajai apvienībai. Tā sola Briselē rūpēties par latviešu valodas un kultūras kopšanu, nepieļaut rusifikācijas procesus, pārtraukt izsniegt uzturēšanās atļaujas pret ieguldījumiem nekustamajā īpašumā. Esot Eiroparlamentā, tā apsolījusi veicināt demogrāfiju. Vēlēšanu saraksta līderis Roberts Zīle neuzskata, kā ar šādu programmu muļķo savus vēlētājus. Šajā gadījumā mēs parādījām, ka mēs esam tā vienota komanda, kas strādā par šiem jautājumiem, kas bieži vien ir tāda šķirtne starp Eiropas kompetenci, tīri juridiski, bet ne politiski. Savukārt Vienotība, nokļūstot Briselē, gatava palīdzēt ģimenēm ar bērniem, mazināt bezdarbu, nabadzību un nevienlīdzību. Tāpat apņēmusies īstenot vēl vairākus uzdevumus, par ko teikšana patiesībā ir tikai Latvijas, nevis 751 eiroparlamentārietim, stiprināt latviešu valodu, kultūru un latvisko identitāti.
vai tā nav vēlētāju muļķošana, jo ne jau jūs to Briselē panāksiet, tas ir Saeimā jāpanāk un valdībā? Redziet, ja Briselē kaut kas aiziet šķīvi un tiek pieņemts kaut kāds likuma projekts, kas uzliek neproporcionālu un neatbilstīgu pienākumu nacionālajai valstī, tad arī atcelt to var tikai Briselē. Protams, kā es teicu, pamatlietas ir jārisina šeit, šajos jautājumos, vai tā būtu kultūra, vai tā būtu sociālā joma. Taču Briselē tomēr tiek pieņemti lēmumi, kas ietekmē šīs jomas. Ja? Un viens no vienotības programmas tādiem pamatprincipiem ir vairāk Eiropas lielās lietās un mazāk Eiropas mazās lietās. Partiju programmas ir analizējusi politoloģe Iveta Kažoka. Kopumā partiju piedāvājumu viņa vērtē kā lozungu savirknējumu, kurā saskatāma arī vēlētāju maldināšana. Manuprāt, tas ir vienkārši nesagatavots mājas darbs lielākoties, un varbūt brīžiem tas atgādina tādu vairāk apzinātāku populismu ar domu, ka gan jau vēlētājs nesapratīs, ka, teiksim, denacionalizēto māju īrnieku problēmu risināšana vai, teiksim, lielākas pensijas nav kaut kas, ko var atrisināt Eiropas Savienībā, bet tas vēlētājs varbūt tieši šīs frāzes grib dzirdēt. Man gribētos ticēt, ka vēlētājs tomēr būs pietiekami izglītots, lai šīs manipulācijas atšķirtu. Ivetas Kažokas ieskatā arī Latvijas politiķi Eiropas parlamentā var kļūt ietekmīgi un panākt savu, bet viņu programmas politoloģijai liek šaubīties, vai tas izdosies. Dažām partijām tās programmas ir kvalitatīvākas, bet nevienai nav tāda, kas ļautu saprast, ka šī partija pirmkārt ļoti ciena savus vēlētājus, nejaucot līmeņus, kas ir izdarāms Latvijā, kas ir izdarāms Eiropas parlamentā, un kurai būtu tāda ļoti skaidra vīzija par to, kā Eiropas Savienībai turpmāk jāattīstās un kas gribētu ielikt kāju durvīs attiecībā uz pašiem svarīgākajiem Eiropas Savienības jautājumiem. Tagad viss ir vēlētāju ziņā. Viņiem 24. maijā ir jāizlemj, kurām politiskiem spēkam nākamos 5 gadus uzticēt sevi pārstāvēt Briselē. Gatis Suhoveckis, Uldis Veiss, Valdis Sauzāns, LNT. Bet kāda tad ir izpratne sabiedrībā par to, ko dara vai nedara Eiropas parlaments, to mēs skaidrojām Top 10 nedēļas aptaujā.